Latvijas ģimenēm ir jāsniedz iespēja uzelpot un veidot drošāku nākotni. Joprojām liela daļa Latvijas ģimeņu dzīvo ekonomiskas spriedzes apstākļos. Tas nozīmē, ka ģimenes nespēja samaksāt savus ikmēneša rēķinus, nespēja savilkt galus kopā, nespēja, piemēram, aiziet pie zobārsta. Starp tām ģimenēm, kam nabadzības risks ir vislielākais, pārsvarā ir seniori, kas dzīvo vieni paši, tās ir ģimenes, kur ir tikai viens vecāks, vai arī daudz bērnu ģimenes. Viens no iemesliem, kāpēc šāda veida nabadzības riski pastāv, ir tas, ka ilgstoši nav pārskatīti pabalsti, un te, protams, arī daļu atbildības ir jāuzņemas esošajai koalīcijai un valdībai. Lai arī nodokļu reforma, ko esam pieņēmuši, noteikti būs solis pareizajā virzienā, tomēr ir vēl vismaz divi risinājumi, pie kuriem ir nepieciešams strādāt jau šobrīd. Viens no tiem ir pabalstu pārskatīšana un palielināšana, it īpaši jaunajām ģimenēm. Tomēr tikpat svarīgi šajā brīdī ir arī domāt par veselības aprūpes pakalpojumiem, jo tieši cenšoties piekļūt veselības aprūpes pakalpojumiem, ģimenes bieži vien izjūt to nespēju nodrošināt sev normālu dzīvi, jo ir vienkārši pārāk garas rindas. Tieši tāpēc progresīvie 2025. gadā kā galveno politisko prioritāti izvirza darbu pie ģimeņu dzīves kvalitātes uzlabošanas.